Un svētā gara vārdā sāksim ar psalmu 22. Pēc katoļiem, arī pareizticīgiem, bet pēc judaistiem un protestantiem 23. Kungs ir mans gans, man nekā netrūks. Zālainās ganībās viņš gultina mani, ved atpūsties ūdeņu malā. Manai dvēselei atjauno spēkus, sava vārda dēļ, pa taisnīguma takām mani vada. Pat ja es staigātu nāves ēnas ieskauts, es nebīšos ļaunuma, tu esi ar mani. Mani mierina tava vēzda un tavs ganas pieķis. Manā priekšā tu esi uzklājis galdu, maniem vārdzinātājiem tieši iepratī. Ar eļļu svaidījis man galvu, reibinošs ir tavs kauss, tiešām par visu labāks. Tava žēlsirdība mani pavadīs visu dzīvi dienā, un visā dienu garumā es mājošu kunga namā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no izsākumā bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Šajā svētdienā mēs runājām par Jēzu, kas ir gans, kura avis klausa viņa balsi. Un psalms 1000 gadus pirms Kristus apmēram runā tieši par to pašu. Tikai ir jāsaprot šis psalms. Jā, tas attiecās arī uz Dāvidu. Arī Dāvids bija gans. Viņš ganīja aitas, avis. Bet Jēzus ir īstais gans. Proti tas, kurš gana cilvēkus, kurš gāna savas avis. Tas, kas ir vecajā derībā, piemēram, šis Dāvids kā gans, tas ir brīnišķīgs tāds iepriekš tēls, kas toreiz ļaudīm stāstīja, viņi vēl nezināja par to nākotni, kas būs tad, kad nāks Jēzus, kad nāks Mesija. Mēs dzīvojam laikā, kad mēs zinām, Kristus, Mesija atnāca. Un mums ir daudz vieglāk saprast arī psalmus tādēļ. Psalmus, par kuriem Jēzus teica pēc savas augšām celšanās, kad viņš satika gan Emaus mācekļus, gan savus apustuļus, viņš teica psalmi, vecā derība, pravieši, viņi par mani runā. Par mani. Tad psalmi runā par Kristu. Viņš ir tas gans, par ko runā šis psalms. Kungs, Jēzus ir mans gans. Man nekā netrūkst. Bet šajā psalmā mēs tomēr redzam vēl kaut ko vairāk. Mēs redzam apslēpti to, ko nevarēja ieraudzīt tie, kas vēl dzīvoja ķēniņa Dāvida laikā, toreiz 1000 gadus pirms Kristus. Te mēs varam ieraudzīt arī aprakstītus tādā aizplīvorotā valodā kunga sakramentus. Ar ko tad viņš gana, tas gans? Proti, mēs dzirdam šeit par ūdeņiem, ka viņš ved atpūsties ūdeņu malā, vai veldzinošu ūdeņu malā, kā saka grieķu psalmu tulkojumā, tad ko tas nozīmē ūdeņi? Es domāju, visiem uzreiz ir skaidrs, ka te ir runa par kristības ūdeņiem. Tie ir tie, kas mūs veldzē. Bet lasām tālāk. Ne tikai mums šeit ir manā priekšā tu esi uzklājis galdu. Mēs ejam pie Dieva galda. Dažās baznīcās vēl, piemēram, Sāpju diamātē, ļoti skaidri tas ir saskatāms, jo to galdu uz komunijas laiku arī apsēdz ar baltu trānu. Tas tiešām ir balts galdauts. Un tad tas ir ļoti skaidri, kad mēs ejam pie galda.
Daudzās baznīcās šī skaistā kristīgā tradīcija ir mazliet izzudusi, bet vienalga mēs ejam pie galda, pie Kristus galda. Un uz tā galda, ko Jēzus mums klāj, ko mēs tur atrodam? Mēs tur atrodam maizi. Un kas tā maize ir? Tā ir Jēzus miesa. Tā ir maize no debesīm, viņa miesa. Un tur ir sirdi rēbina tas dzēriens, vīns, jo Jēzus ir īstais vīna koks. Viņš ir labāks par visu. Rēbinošs ir tavs vīna kauls, labāk par visu labāks. Par visu iedarbīgāks, grieķiski saka. Mēs esam viņa pestīšanas apreibināti. Tā kā mācekļi bija apreibuši vasaras svētku dienā, salda vīna pilni dažkārt, no tās ārkārtīgās Dieva žēlastības, ko viņš mums dod. Bet vēl vairāk, ka mēs lasām tālāk, tur ir ne tikai galds, uz kur ir maize, uz galds, kur ir vīna kauss, bet arī ar eļļu svaidījis man galvu. Mums galvu svaida bīskaps, kad mēs saņemām iestiprināšanas sakramentu. Svētā gara žēlastības, kad mēs saņemam īpašā veidā. Tā kā mēs redzam arī šajā psalmā, var teikt, uzskaitītus būtiskos sakramentus. Un arī teoloģiskas lietas, jāsaka tā, ja mēs paskatāmies, tava žēlsirdība mani pavadīs visu dzīvi dienā. Pavadīs? Kāpēc pavadīs mūsu Dieva žēlsirdība? Svētais Augustīns te skaidro teoloģiju, ja? Ka ir Dieva tāda žēlastības, kas pavada. Un ir tādas žēlastības, kas apsteidz. Apsteidz tos, kur vēl paši neko negrib. Un tāpēc Jēzus saka, lūdzieties par saviem ienaidniekiem, jo lūdzoties varbūt tās Dievs par viņiem apžēlosies un dos to savu apsteidzošo žēlastību. Proti viņi vēl nemeklē, bet Dievs viņus apsteigs un dos viņiem vēlmi sākt lūgties, vēlmi mēģināt atgriezties. Tā ir tā apsteidzošā žēlastība. Savukārt mums, kas esam kristīti, Dievs dod vienmēr šo pavadošo žēlastību. Viņš pavada mūs, ja vien ar savu žēlastību, ja vien mēs nekrītam smagā, nāvīgā grēkā. Ko vēl mēs tajā psalmā varam redzēt? Ebrejiski ir pat, ja es staigāšu tumšā nāves ielejā. Grieķiski ir pat, ja es staigātu nāves ēnas ieskauts. Un tas ir ļoti skaisti un labi pareizi pateikts. 1. gadsimta baznīca izmantoja tikai grieķu šo tulkojumu. Un tādēļ, piemēram, Cezarījs Eusebijs, kas dzīvoja Nikejas koncila laikā, viņš saka, kas mūs ieskauj? Ne jau nāve mūs ieskauj, bet gan nāves ēna mūs ieskauj. Jo tā mūsu fiziskā nāve, kas mūs visus sagaida, viņš saka, tā ir nāves ēna. Tā nav nāve, tā ir nāves ēna. Jo tā ir nāves ēna salīdzinājumā ar to nāvi, kas dvēselei uzglūn un ko nodrošina šo nāvīgs grēks, kas nes šo mūžīgo pazušanu līdz. Tāpēc mēs esam nāves ēnas ieskauti vienmēr, protams, bet tā nāves ēna, fiziskā nāve, kas mūs apdraud, kas beigās, mēs viņā visi sastiksimies, tā ir tikai ēna no tās mūžīgās nāves, no kuras gan būtu jāmēģina mums visiem izvairīties. Tik tālu ieskats par šo psalmu, un tagad varēsim pamazām turpināt ar katehēzi. Un tagad par katehēzi. Katehēzē
Gan psalmu, ja tas būs ierakstīts šis mazais gabaliņš, Annis pašreiz viņu ierakstīja šķiet, ja es nemaldos, un arī katehēzi būs ierakstīti jautājumus parasti pēc tam tos tā līdz šim nesam nekad ierakstījuši. Tad par katehēzi mēs sākām iepriekš reizi runājām sākām runāt par baznīcu, par to, kādā ir baznīca, piemēram, misija virs zemes. Ja? Mēs runājām par to, ka baznīca ir vienīgā, kurā ir dievišķa vāra un pilnvarojums, Dieva vāra un pilnvarojums, jo Kristus ir Dievs. Mācīt, pārvaldīt un svētdarīt, svētīt visus cilvēkus. Ja, nekāds indiešu guru un nekāds tur sektas vadonis to nevar darīt. Proti, katoļu baznīcai vienīgai ir šī dievišķā vāra un pilnvarojums. Un kā jau iepriekšējais mēs runājām par to, daudzi mazliet sajauc baznīcas misiju un domā, ka baznīcas uzdevums ir tikai sociāli tur palīdzēt un rūpēties un cīnīties par ekoloģiju un cīņā pret nabadzību un tam līdzīgi. Jā, baznīca visu to dara, bet tas ir tikai blakus efekts no galvenās baznīcas misijas. Ja jau būs sabiedrībā, sabiedrība rīkosies taisnīgi, tad jau arī nebūs tā nabadzība. Ja jau rīkosies taisnīgi un izturēsies tā, kā Dievs ir vēlējies mums kopdabu, tad arī ekoloģija būs kārtībā un tā tālāk. Bet, ja baznīcas mērķis nav cilvēces un vispārējās brālības veicināšana, kā viens otrs apgalvojas, bet baznīcas mērķis ir vest cilvēkus pie Dieva. Mācīt viņus, nevis klausīties, mācīt, pārvaldīt un svētdarīt visus cilvēkus. Un tātad kā? Mācīt ar patiesību, kādu patiesību? To, ko Kristus atklāja. Ja? Otrkārt, svētdarīt dvēseles, kā vislabāk? Ar sakramentiem. Tā ir nekas labāks nevar būt, jo sakramentus mums sniedz pats Kristus. Kristus kristī. Kristus piedod grēkus grēksūdzē. Kristus dod mums savu miesu. Viņš to dara. Ja? Kas var būt labāks par veidu, kā svētdarīt dvēseles? Un arī, protams, pārvaldīt ticīgos, izsludinot vai viņiem nosakot viņiem tādus noteikumus, ja, tādus krietnus un labus noteikumus. Piemēram, ievērot atturēšanos no gaļas piekdienās. Ir mazlietiņ dzīvē, mazlietiņ kaut kāda askēze vajadzīga. Piemēram, ja. Bet tad tie noteikumi baznīca arī pārvalda ticīgos. Un, kā jau iepriekšējais, es neatceros, vai mēs to runājām, tā augstākā autoritāte, ko Kristus ieceļ par savām āvīm, ir toreiz Pēteris, bet Pēteris jau nomirst, vai ne? Viņu nogalina. Viņš mirst krustā. Un Kristus jau negribēja tā, ka baznīcas tas gans, ko viņš atstājas laicīgajā tajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam un kurā dzīvos, arī bērni mūsu un paudzes līdz Kristus otrajai atnākšanai, baznīcai nebūtu šī gana. Pētera amats tas turpinās, un baznīca ir visos laikos vajadzīgs šis gans. Un tāpēc tā dievišķā vara tiek nodota caur bīskapiem, kā apustuļa pēctečiem. Bīskapi ir apustuļa pēcteči, un pāvests ir svētā Pētera pēctecis. Pāvests ir bīskaps. Ja, to mēs zinām, ka nekas vairāk kā bīskaps viņš nav. Bet viņš ir Romas bīskaps, un Romas bīskaps sauc par pāvestu, un Romas bīskaps izpilda šo uzdevumu, šo misiju, ko Kristus deva Pēterim. Stiprināt brāļus. Tā kā Pēters atgriezīsies no saviem grēkiem, ja tā Kristus teica, proti atgriezīsies no tā, ka 3 reizes noliekas Kristu, ja, tad viņš tā stiprini. Viņu uzdevums ir stiprināt brāļus un viņus vadīt par to, kurš vieno, par to, kurš gana. Kristus 3 reizes viņam saka, gani manas āvis. Jā, un tomēr ir kaut kāda starpība, var teikt, starp apustuļu laikiem, arī Pēteri un mūsdienu bīskapiem. Bīskapi ir tiešām apustuļu pēcteči, kuri saņem šo
priesterību, bet biskapa līmeņa priesterību, viņi saņem ar roku uzlikšanu, jau sākot no apustuļu laikiem. Tādēļ baznīca ir apustuliska, no apustuļu laikiem nākoša, ka viņai ir pēctecība, jeb svešvārdā sukcesija, kas nāk no apustuļu laikiem. Tas nav tā, ka pēkšņi viens pamodās un pakastīja galvu un teica, tagad es būšu jūsu pāvests, klausiet mani, jā, un būšu arī bīskaps piereiz, vai tam līdzīgi. Nē, jā, tas nāk ar apustulisko pēctecību, ar roku uzlikšanu no apustuļu laikiem. Bet tomēr ir zināma atšķirība starp apustuļiem, jā, tā skaitā Pēteri, un tiem, kas ir mūsdienās bīskapi. Un kāda tā atšķirība tad ir? Atšķirība ir no vienas puses, ja, tā īpašā dievišķā iedvesmotība, ko Jēzus deva saviem apustuļiem. Dievišķā iedvesmotība. Jo viņi jau, var teikt, intuitīvi gandrīz vai zināja Dieva palīdzību šo ticības pilnību. Viņi līdz ar to varēja pasludināt jaunas patiesības, par kurām, kuras Kristus iespējams viņiem droši vien bija stāstījis. Jā, jādomā gan tajos 3 gados, ka viņš bija kopā, bet viņi tās pasludina. Un mēs par to visu lasām evaņģēlijos, par to lasām, it īpaši jau apustuļu darbos, ja? Jaunajā derībā lasām apustuļu darbos, bet arī vēstulēs. Ja, ko Pētera vēstuli, Jāņa vēstuli, un arī, jāsaka tā, arī galu galā Pāvils, pēdējais, var teikt, viņš saka, piedzimis jau vēlāk nekā pārējie visi. Tā kā viņi bija dievišķi iedvesmoti, šī pirmā tiešā Jēzus mācekļa paudze, tad viņi varēja arī pasludināt šīs ticības patiesības tādā veidā, kā viņi to darīja. Varēja, var teikt, papildināt tradīciju un svēto rakstu dārgumus. Jaunas grāmatas pielikt klāt svētajos rakstos. Mūsdienā neviens bīskaps tā nevar izdomāt, tagad es uzrakstīšu vienu, nosauksim to par, nezinu, par manā vārdā, par kādā Kaspara, teiksim, vēstuli visiem kristiešiem vai tam līdzīgi. Nē. Proti, tātad šī iedvesmotība beidzās ar apustuļiem. Un ar to apustuļi atšķirās no bīskapiem. Apustuļi dibināja baznīcu un visu turklāt apustuļi apstiprināja brīnumiem. Mēs redzam tos daudzos brīnumus, ar kuriem viņi apstiprina tos savas pilnvaras. Brīnumi notiek arī mūsdienās. Dievs kaut ko ar brīnumiem apstiprina. Lai gan brīnums ir jau arī tas, ka mēs te esam, vai ne? Arī tas, bet to jau mēs tā nepamanām. Parasti jau mēs pamanām tos brīnumus, kas ir kaut kas tā ekstraordināri, visus pārsteidz. To elementāro brīnumu, ka mēs te esam dzīvi un mēs te vispār eksistējam un esam inteliģents būtnes, to jau bieži mēs nepamanām. Vai brīnumu kā, cik skaisti. Bet ar apustuļu darību ļoti daudz brīnumus izdziedināja, piecēla augšā mirušos un tā tālāk. Jā, Dievs apstiprināja. Un tā brīnumi jau nav vienkārši tāpēc, lai darītu labu. Tāds kara laika hospitālis, tagad taisīsim šausmīgi daudz brīnumus, lai visi uzreiz būtu veseli. Nē, brīnumi ir tāpēc, lai apstiprinātu kādu patiesību. Arī Jēzus darīja brīnumus tādēļ, lai parādītu, ka viņam ir vara. Ka viņam ir vara piedot grēkus, ka viņam ir vara pasludināt visas šīs patiesības, ka viņam ir vara pateikt, ka es un Tēvs esam viens. Par baznīcu vēl kādās daļās iedalām baznīcu. Baznīcu mēs zinām iedalām 3 daļās, vai ne? Tā karojošā baznīca virs zemes, kurā mēs esam, mēs te karojam ar saviem nepilnībām, visdrīzāk jau. Un mēs karojām, var teikt, cīnāmies, lai varētu nonākt debesīs. Otrkārt, tā ir baznīca, kas cietēja baznīca. Tie, kas nav atrauti no Kristus, kas ir vīna koks, bet ir tāpat vīna koka zāri. Zāri, kas nav nokaltuši, zāri, kas nav sadedzināmi, bet
tie, kuri vēl nav gandarījuši pietiekami, kuri miruši, jā, tev ir zemes, fiziski miruši, bet dvēseli šķirta no miesas, bet kuri tomēr nav miruši nāvīgā grēkā. Nav miruši nāvīgā grēkā, un kuri tad pēc nāvis gandara. Tā ir cietēja baznīca. Viņi ir baznīca. Mēs par viņiem varam lūgties. Viņi var par mums lūgties. Svētajā misē, ir īpaši, ja svētā mise ir par mirušajiem, ja tik daudz nāk un vienkārši par viņiem tā mise ir. Ja tā ir par mirušajiem, vai eņģeļi ir blakus, mēs viņus neredzām, un svētie, īstie svētie ir blakus. Mūsu acīm viņi ir miruši, bet viņi tak ir dzīvi Dievu priekšā visi, vai ne? Un proti mēs visi svētie debesīs, tā ir tā trešā daļa, jā, triumfējošā baznīca, gan triumfējošā baznīca, kas ir svētie debesīs, gan tie, kuri vēl cieši un gandara, ja šķīstītavā, gan arī mēs, kas esam tie karojošā baznīca, te mēs esam 3 baznīcas daļas, bet mēs visi esam viena baznīca, visi inkorporēti Kristū. Tagad to karojošo baznīcu, to, kur mēs esam, ja? Kādās daļās iedala karojošo baznīcu? 2 daļās ir latīniski. Eklēzija docens. Ko tas nozīmē? Baznīca, kas māca. Mēs visi zinām docentus, vai ne? Un tam līdzīgi. Tad tie, kas māca. Baznīca, kas māca. Un to baznīcu, kas māca, veido, kas tur ir pāvests, vai ne? Tie bīskapi, kas ir vienotībā ar pāvestu, tie bīskapi, kur ir vienotībā ar pāvestu, tie var mācīt. Ir jau ar tādu bīskapi, kas nav vienotībā ar pāvestu. Pastīsimies uz Maskavu un viņa bīskapiem, Maskavas bīskapiem tam līdzīgi. Viņi nav vienotībā ar pāvestu. Bet tie, kuri var mācīt, ir tie, kuri ir vienotībā ar pāvestu. Tātad tā ir eklēzija docens. Viņi māca, var teikt, autoritīvi kā Jēzus pārstāvi tev ir zemes. Un otrā daļa, var teikt, ka iedalās karojošā baznīca, ir eklēzija dokta, jeb baznīca, kas tiek mācīta. Proti baznīca, kuru māca. Un tie ir visi ticīgie, kuri pieņem Kristus mācību un saskaņā ar to dzīvo. Tad baznīca, jo baznīcas tas uzdevums ir mācīt. Jā, bet baznīca, kas māca. Un baznīca, kas māca, un baznīca, kuru māca. Tagad par to baznīcu, kas māca pāris vārdus. Ja? Baznīca, kas māca. Pāvests māca, bīskapi māca. Protams. Bet ko viņi var mācīt? Proti, kādu mācību viņi var mācīt? Vai viņi var mācīt tādu mācību, ko viņi apsēdušies un tādu smuki izdomājuši? Nē. Viņa uzdevums ir mācīt to, ko saņēmuši, kas tā ir ticis nodots no iepriekšējiem apustuliskā veidā, no iepriekšējiem bīskapiem, paudžu paudzēm līdz apustuļiem un apustuļi, ko saņem no Kristus, un arī Dievs iedvesmo apustuļus. Ja? Mēs lasām jaunajā darībā viņa darbus. Proti, pāvestu un bīskapu uzdevums ir mācīt to, ko ir saņēmuši un nodot to tālāk. Protams, ka tas notiek atbilstošā valodā, atbilstošā izteiksmes veidā, kas ir piemērots mūsu laikam un tā tālāk. Un te var būt, teiksim, ģeniālāki mācības izplatītāji un varbūt tādi vienkāršāki, bet mācības saturs ir tikai un vienīgi tas, un nevis kaut kas tāds jauns. Proti, ir baznīcas ganī pašiem ir jārāda priekšzīme, ka viņi klausa Dievu vārdu atklāsmei, Dievu vārdām, svētiem rakstiem, un arī baznīcas tradīcijai. Ne jau viss ir svētajos rakstos. Un tagad baznīcas tradīcija. Ja? Kas ir baznīcas tradīcija? Piemēram, tas, kā mēs svinām svēto misi, arī tā ir baznīcas tradīcija. Nav jau nekur evaņģēlijā uzdrukāts, ja, kas ko saka pēc kura brīža un ko dara. Tad tā ir arī baznīcas tradīcija. Proti, ar ko raksturīgi būtu, raksturīgi, ja, katoļu bīskapi,
Vismaz viņiem tādiem jābūt, un gadās jau arī dažādi. Proti, Svētais Augustīns teica tā, to, ko viņi atrada baznīcā, to viņi ievēroja. Ko iemācījās, to mācīja. Ko saņēma no tēviem, to nodeva tālāk dēliem. Tas ir tas baznīcas, kura māca, uzdevums, bīskapa uzdevums. Un tagad, ja paskatāmies, kā baznīcu varētu sadalīt vēl, tādās, ja baznīcu, mēs zinām, ka baznīca ir, teiksim, Kristus mistiskā miesa, ja baznīca ir kā tāds ķermenis, tad kā to baznīcu varētu saprast, neteiksim anatomiski, bet to baznīcu tā savādāk. Varētu teikt, ka baznīca ir dvēsele, tas iekšējais elements. Un ko nevar tā ar acīm redzēt. Mēs arī otru dvēseli nevaram redzēt. Bet kas tā veido to baznīcas dvēseli, tā ir svētdrošā žēlastība. Tie ir svētā gara ielietie tikumi un dāvanas, kas ir baznīcā. Un ir tas ārējais elements arī, protams, baznīcā, tāpat kā cilvēkā, var teikt, ir dvēsele un miesa. Un kas tad tas ārējais elements, ko var redzēt, tā ir tā redzamie, ļaudis, mēs te, ko var redzēt, ko var dzirdēt. Tā ir tās, sabiedrība, var teikt, kristīgā, kas apliecina Kristus ticību un piedalās viņa sakramentos, Kristus sakramentos. Un ir sadraudzībā ar Kristus ganiem, ar īstiem bīskapiem. Ja kāds aizklīst, kādā sektā, tad viņš vairāk nav sadraudzībā ar Kristus baznīcas ganiem. Vai tagad jautājums, varbūt, ka kāds elements varētu pastāvēt neatkarīgi no otru, teiksim tā, no baznīcas tā svētdrošā žēlastība, viņi pastāv pati neatkarīgi no tā, vai tad jūs tur piedarat tiem ļaužu pulciņām redzamajām vai nē. Vai var teikt tā, tad baznīcā es piedaru pie baznīcas kaut kā tā iekšēji, bet ārēji nē. Nē, tā nevar būt. Jo, kas tad būs, ja cilvēkam, teiksim, dvēseli atdalīs no miesas? Tad viņš būs līķis, no skapiem. Apmēram tas pats, nevar šo iekšējo elementu, šo svētdrošo žēlastību, svētā gara tos tikumus, ko ielēja, atdalīt no cilvēkiem. Mums ir jāpaliek vienotībā, mums ir jābūt ar svētdrošo žēlastību, un mums jābūt vienotībā ar tiem cilvēkiem, kas veido to baznīcas miesu, redzamo miesu. Tas nevar pateikt, es tikai pie žēlastības, man tā miesa nav svarīga. Un tad viņi nepastāv neatkarīgi. Arī pēc augšām celšanās mēs redzam, ka Kristus dvēsele un miesa ir kopā. Kristus jau augšām ceļās kopā ar miesu un dvēseli. Un viņš ir savas baznīcas galva. Mēs esam inkorporēti viņā, Kristus tajā miesā. Un gan kā ļaužu sabiedrība, katoliskā baznīca, gan kā tā, caur kuru plūst šīs žēlastības, neredzamās svētā gara žēlastības, un tās pastāv šeit, katoļu baznīcā. Un tad kādas arī baznīcas misijas galvenās iezīmes? Universalitāte. Katoliskums, var teikt, universalitāte un pārdabīgā žēlsirdīgā mīlestība. Svētais Augustīns ļoti labi pateicis, un neaizmirsīsim, ka mūsu pāvests Leons nāk no augustīniešiem. Tad Svētais Augustīns teica, katoļu baznīca, viņa ir patiesā kristiešu māte. Jo viņš uzrunā to baznīcu, viņš saka, tu nevien māci, ka ir jāpielūdz. Un ka ir jāpielūdz pilnīgā sirds šķīstībā un skaidrībā, un ka ir jāpielūdz tikai un vienīgi Dievs. Un atrast Dievu, tā ir vislaimīgākā dzīve. To ne tikai māci, viņš pa baznīcu saka, bet
tu arī pati sevī ietver šo žēlsirdīgo mīlestību. Žēlsirdīgo mīlestību pret tuvāko tādā veidā, ka pie tevis baznīcā ir atrodamas zāles. Zāles pret visdažādākajām slimībām, ar kurām sirkst dvēsele. Un ļoti iedarbīgas zāles. Augustīns saka, uzrunājot baznīcu, viņš saka, tu vieno brāli ar brāli, tu esi tas, kas veido, var teikt, vienu īsto brālību. Ja? Šo brāli, tu vieno brāli ar brāli, tu baznīca. Vieno brāli ar brāli, un tās ir reliģijas saitēm, tu viņas vieno. Un tās saites ir stiprākas nekā asins radniecības saites. Reliģijas saites. Jēzus pats teica, ka tēvs nodos dēlu un dēls nodos tēvu un brālis brāli nodos. Kāpēc? Ja, šo saišu, šo reliģisko saišu dēļ, kas pastāvēs baznīcā. Viens negribēs būt šajās saitēs, kurās ir otrs. Proti, Augustīns saka, tu savieno pilsoni ar pilsoni, tautu ar tautu. Jā, tu apvienot visus cilvēkus, nevien biedru pulkā, bet brālībā atgādinot viņiem par kopīgo izcelsmi. Baznīca ir tā, kas šādi apvieno, jo baznīca ir Kristus. Kristus ir Dievs. Protams, ka baznīcā pieder dažādi ļaudis, gan tie, kuri ir šobrīd nokautušie zari, kuriem ir tikai jāgaida iespējām, vai kuriem ir jāsteidzās, jāizmanto šie iespēja nonākt iet pie sakramentiem, nožēlot savus grēkus, atgriezties, kļūt atkal par tādiem zariem, caur kuriem plūst šī žēlastība, ko Dievs ir gatavs dod un ko viņš mums dod. Tik tālu šodien varbūt par baznīcu. Ja jūs nebūtu piekusuši, tad varētu arī vēl kādu vārdu par baznīcu teikt, proti, ka baznīca ir nepieciešama, lai tiktu glābta, lai cilvēks tiktu glābts. Jo, kā baznīcas tēvi teica, extra ecclesiam nulla salus. Ārpus baznīcas nav pestīšanas. Proti, baznīca, mēs esam te trimdā, debesis ir, jā, tās ir mājas. Bet baznīca ir nepieciešama, lai mēs sasniegtu mājas. Tādēļ tie, kuri atsakās, tā apzināti atsakās ienākt katoliskajā baznīcā, vai arī palikt tajā, kas aizskrien pie kaut kādām sektām, palikt tajā zinādami, tas arī ir svarīgi, ka baznīcu ir iedibinājis Jēzus Kristus, ka baznīca ir nepieciešama pestīšanai, un ka bez Kristus starpniecības mēs nevaram tikt pestīti, tad uz viņiem attiecās šīs izteiciens, ārpus baznīcas nav pestīšanas. Jo pestīšana ir tikai Jēzu Kristu, un viņš ir baznīcas galva. Vēstulē kolosiešiem teica, ka viņš ir miesas, proti baznīcas galva. Līdz ar to nav iespējama glābšana ārpus, ja nav savienots ar galvu. Tad kā var būt glābta kaut kāda roka, kur ir nocirsta, atmesta kaut kur un vai arī vēlīsies aizstaigāt projām. Un vairāk nebūt kopā saistīta ar galvu. Kristus to pats teica, vai ne? Kas jūs klausa, tas baznīcā viņš saka, kas jūs klausa, tas mani klausa, un kas jūs atraida, tas atraida mani. Un baznīcas mācība, tad ir nemainīga kopš Kristus laikiem. Tā forma varbūt mazliet drusku mainās, bet tā mācība, mēs viņu atrodam jaunajā derībā, teologu svēto rakstos, tā baznīcas tradīcija, kas nes no pirmiem gadsimtiem. Un kā ir ar ārpus baznīcas, tiem, kas ir ārpus baznīcas? Ļoti labi to pasaka Augustīns, viņš saka tā. Ārpus katoļu baznīcas jūs varat atrast visu, izņemot pestīšanu. Jums var būt gods. Arī ārpus baznīcas jūs varat sakramentus saņemt. Jā, ir. Varat dziedāt aleluja ārpus baznīcas. Varat atbildēt āmen. Varat ticēt Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Varat arī sludināt, bet neviens un nekad nevar atrast pestīšanu citādi, kā
Katoļu baznīcā. Tā teica Augustīns. Un vai tad Dievs nevēlas, lai citi cilvēki, lai visi cilvēki tiktu izglābti? Jā, Dievs vēlas. Dievs ļoti to vēlas. Grib, lai visi cilvēki tiktu izpestīti un atzītu patiesību. Saka Pāvils vēstulē Timotejam. Un atzītu patiesību. Tāpēc viņš ir nodibinājis savu baznīcu, kā to ordināro, kā to īsto, to pamat līdzekli, lai varētu cilvēkus glābt. Dievs nevar būt par tēvu tam, kuram par māti nav baznīca. Labi, bet vai var būt glābts tāds cilvēks, kurš nepazīst Dieva atklāsmi un nepazīst viņa baznīcu? Un te ir atbilde no seniem laikiem, ja tas, kurš ir nolaidīgs un nelūdz izpratni, vai arī dedzīgi nemeklē patieso reliģiju. Proti tāds cilvēks ir neziņā savas vainas dēļ, jo viņš ir nolaidīgs, viņš nemeklē un nevar tikt glābts. Bet ja kāds, ja kāds atsakās iestāties baznīcā, tad, kad viņš ir atklājis, ka tā ir tā kā būtu vajadzīga, un tā kā laikam katoļiem ir taisnība, un atsakās tur iestāties, viņš atsakās no Dieva aicinājuma. Dievs tā viņu uzrunāja. Dievs viņam pateica, ka vajadzīga. Viņš atsakās, tomēr ērtāk varbūt palikt tur, kur es esmu. Viņš atsakās no tā, ko pazīst, ko Dievs viņam ir ļāvis jau iepazīt. Vai arī nemeklē, un tādēļ nevar tikt glābts. Bet, ir arī bet. Ir tādi, kuri mirst nepazīstot Dieva atklāsmi. Bez savas vainas. Nevis tāpēc, ka viņi būtu nolaidīgi, bet nevis tāpēc, jo ir nepārvarama, kādreiz nepārvarama apstākļi un šķēršļi. Kad cilvēks nevar iegūt nekādu zināšanu, nevar iegūt neko. Proti, ja cilvēks nav apzināti noraidījis to žēlastību, kas apsteidz cilvēku, ar ko Dievs apsteidz cilvēku, viņu pamudina meklēt kaut ko, drusciņu, tur runās sirdsapziņā, kaut ko biksteviņu. Ja viņš nav noraidījis to, bet vienkārši tie ir nepārvarami apstākļu dēļ, viņš dzīvo tādā nepārvaramā nezināšanā, nepārvaramā. Un tad viņiem nav vainas kunga priekšā. Kungs jau viņus nevainos par to, kas ir vienkārši nepārvarami. Bet, tātad nav runa par nolaidību. Nav runa par tiem, kuri tā kā vispār nojauš, ka vajadzētu būt katoļu baznīcā. Nē, par tiem nav runa, kuri nepētīja, nemeklē reliģiju, bet runa par tiem, kuri dzīvo bez apzinātas vainas, tādā nepārvaramos apstākļos. Viņi netiks sodīti ar mūžīgām mokām, jo Dievs ir taisnīgs. Ja Dievs ir taisnīgs. Kā būs šis neparastais veids, kā viņi tiks izglābts? Dievs ir visvarens. Dievs var arī nodot kristību cilvēkiem reizēm bez sakramentālās tās zīmes, bez ūdens. Mēs piemēram, zinām par asins kristību. Ja cilvēki tiek nogalināti Kristus, viņi tic Kristu, viņi tiek nogalināti šīs ticības dēļ, bet viņi vēl nav tikuši kristīti. Viņi piebiedrojas mocekļiem. Viņi saņem asins kristību. Vai arī ilgu kristību. Ja, mēs to zinām. Proti, ja mēs pieliekam tādas, piemēram, ilgu kristība, tā ir pilnīga atgriešanās nepieciešama cilvēkam, kas saņems ilgu kristību, ka viņš grib atgriezties, viņš mīl Jēzu, Svēto Trīsvienību, un viņam ir apņemšanās iestāties baznīcā. Tāds cilvēks, viņš saņems ilgu kristību. Dievs varā kādu cilvēku glābt arī tādā neparastā veidā, bet tas ir tāds ārkārtējs veids, un mums nevajag iedomāties, ka tas notiek bieži. Es domāju, ka cilvēku nolaidība, tas ceļš, par ko mūs brīdina Jēzus, kā ceļš ir plats un daudz, kas aizved pazušanā, un daudz par to iet, par savas nolaidības dēļ. Tas ir ērts ceļš.
Ko tur meklēs tālāk? Jā, to šaurot aciņu, uz ko aicina Jēzus. Jā, kā Jēzus teica, plaši ir vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā, un daudz, kas pa to iet. Un cik šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā. Vai nekristīt, teiksim tā, vai kristīts cilvēks, bet kas nav katolis. Nav katolis, bet kristīts. Un viņu nogalina par to, ka viņš apliecina Kristus ticību. Tātad, vai viņš ir moceklis? Viņš var būt glābts kā moceklis? Jā. Teiksim, kāds luteriņu mācītājs, ko nogalina tāpēc, ka viņš ir ticējis Kristum un to apliecinājis. Ja? Un tiešām ticības dēļ nogalināts. Tad viņš var tikt glābts kā moceklis, ja var tikt glābts. Bet tomēr par mocekli viņu pasludināt nevar. Jo tāds relativisms būtu, vai nav viena alga. Galvenais, ka tevi nogalina kāds, jā. Tad tu esi moceklis. Tev nemaz patiesībai nav līdz galam jātic. Nē. Jā, tad Dievs viņu droši vien glābs, bet svēto kārtā viņu ierakstīt nevar. Savukārt, tāds kristīts nekatolis, kurš tiek nogalināts par to, ka viņš aizstāvējis savu ķecerību. Nevis Kristu, bet savus ķecerīgos maldus, kaut kādus hairēzes maldus. Tad viņš uztaisīs karu, ja tur 30 gadu karš vai vēl kaut kas, vai tāds, kurš karo savas ķecerīgās pārliecības dēļ un atklāti noraida Dieva patiesību. Svēto rakstu patiesību atklāti. Viņš zina, ja, tur svētos rakstos ir rakstīts, bet viņš saka, nē, mēs skaidrosim savādāk, mēs skaidrosim to tā. Ja. Vai viņš nostājas pret Dievu? Un ja viņš ir patiesa nezināšanas varā, tik tiešām nepārvarā patiesa nezināšana, tad jau Dievs viņu glābs. Arī tādu nekatoli. Bet ja viņš tomēr var to nezināšanu pārvarēt un nolaidības dēļ, tad viņam daudz cerību laikam nav. Savukārt, kas tad ir ārpus baznīcas vispār? Ārpus baznīcas vispār ir tie, kuri nav tādi visi nekristītie, ja nav baznīcā. Nav jūdaisti, rabīniskais jūdaisms, jā. Nav musulmaņi, nav pagāni. Bet par tiem tad runāsim varbūt nākošreiz, kādā mērā viņi tiecās pēc Dieva, un kādā mērā viņi tomēr pielūdz Dievu vai nepielūdz. Bet par to runāsim, to var teikt tādu starp reliģisko aspektu un arī interkonfesionālo aspektu runāsim nākošreiz. Tagad jautājumu